Labdien! Labdien, man likteņbiedri! Labdien, visklātesošie! Un atkal šajā skaistajā pirmsjāņu laikā Latvijā karogi ar plīvojošu sērlentu ir nolaisti pusmastā vietās, no kurām 1941. gada 14. jūnijā notika nevainīgu cilvēku sazīšana aizrestotos lopu vagonos, aizvešana uz Sibīriju, kā arī pie akmenieku cirstiem piemiņas simboliem pulcējās cilvēki. Ir pagājuši 85 gadi kopš tā nežēlīgā komunistu varas terora vērsta pret latviešu tautu. Šīs ciršās rētas aizvien vēl sāp. Tas īpaši sāp, un kad sevi atgādina, redzot, ka tepat Ukrainā jau 5. gadu netaisnīgā karā līst ukraiņu tautas asinis. Kad es pirms vairākiem gadiem rakstīju savu grāmatu Kamēr akmeņa neviļņi, manas ģimenes un latviešu tautas nevainīgu cilvēku uz mūžu izsūtīšanu no Latvijas uz Sibīriju, es laiku pa laikam kavējos pārdomās pie saviem 1941. gada likteņbiedriem. Kādā pārdomu brīdī manas domas aizlidoja uz šķietami tepat vien pavisam netālu esošo skaistuli Cēsu pilsētu. Domās es it kā sarunājos ar labu, gudru, visādā ziņā daudzu cilvēku cienītu un mīļotu Cēsu tautas teātra aktieri 1941. gada 14. jūnijā kā 2-gadīgu bērnu aizrestotu lopu vagonu ešalonā uz Sibīriju izsūtīto Gunti Eglīti. No savas korespondences sadaļas Sibīrijas likteņu bērnu stāsti es atvēru virspusē guļošu pirms laba laika man sūtītu vēstuli. Tik patiesi godājamais cilvēks Guntis Eglītis, būdams par mani tikai 1 gadu jaunāks, taču savā dzīvē bijis pakļauts daudz nežēlīgākam liktenim nekā es, rakstā. Manās rokās nokļuva aptaujas ankete, kurā jautāts, vai tik tiešām izsūtījuma laikā bija tikai bēdas un nemazākā prieciņa. Kā atbilde kādā rindkopā tālāk. Priecājos, ka man ir mamma, ka lec saule, ka saule arī riet, ka barakā ir silti, kaut arī reti, ka ir vēl tādi paši bērni kā es, un tālāk. Daudz grūtāk, daudz smagāk bija bērniem un jauniešiem, kur bija vecumā no 5 līdz 16.
Šiem bērniem bija ar ko salīdzināt. Viņi atcerās, ka pasaulē ir daudz savādāka bērnība un jaunība, ka ir savs tēvs, ka ir pilns galds ar pārtiku, ka ir daudz rotaļlietu. Un tad pēkšņi, ja redz, kā čekists mīļotajam tētim norauj no pirksta gredzenu, laulības simbolu kopā ar ādu, uzliek roku dzelžus un aizved uz netālu stāvošo, aizrestot lopu vagonu. Un tad pirms es sāku rakstīt savu iecerēto likteņa stāstu, it kā kaut kur no dziļām zemaviņas dzīlēm manī ienāca apskaidrība. Varo precīzāk varētu teikt, piemiņas apliecināšanas nepieciešamība, pienākuma un goda apliecināšana pret tiem mūsu likteņa biedriem, kuriem savu apsūdzību pret čekista noziegumiem nebija atļauts izstāstīt un uzrakstīt, nec arī lemts izstāstīt un uzrakstīt, pirms viņi čekistu varmāku nobandēti aizgāja mūžībām. Mēs šodien dzīvojam ļoti pretrunīgā laikā, kad pasauli balansē uz 3. pasaules kara asmens robežas. Laikā, kad daudz līdz nevainīgu cilvēku asins gan Ukrainā, gan tojos austrumos, gan citur pasaulē. Un tomēr mēs redzam, ka Latvijā dzīve rit savā skaistā, pilnajā krāšņumā. Mēs svinam svētkus, priecājamies, un šo svētku laikā man ar sieviņu pastaigojoties par Saldus pilsētu, es varu teikt, ka ir prieks par to, ka neraugoties uz visu to, kas bijis, tauta nezaudē optimismu, tauta nezaudē cerību, un ir prieks par to, ka var secināt, ka tik labi latviešu tauta, kāds šodien nekad nav dzīvojusi. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ir tāds iespējas, ka mēs savā dzīves skaistuma baudījumā tā vien cenšamies citu pārspēt, kurš iegādāsies, nopirks un vizināsies ar skaistāku spēkratu. Un ka vajadzīgs Saldus pilsētā gribējās apstāties kaut kur, lai arī pabaudītu pilsētas, var sakot, krāšļums. Tad ir grūti atrast laukumu kādu, ir grūti atrast tuvāk pilsētas centram kādu ielas malu, lai apstātos un lai novietotu arī savu spēkratu. Es vēlreiz saku, man kā vecās paaudzes cilvēkam, kas atcerās tos laikus, sākot no 2. pasaules kara vidusposma, tik labu latviešu tauta būtībā nekad laikam nav dzīvojusi. Mēs zūdamies, ir slikti, mēs peļam valdību, un tomēr ir prieks par to, ka mēs dzīvojam pilnskanīgu, skaistu dzīvi savā mīļotajā, savā skaistajā Latvijā.
Un pie vis tā es gribu teikt, mūsu pienākums tomēr ir runāt. Neklusēt par pārdzīvoto, bet runāt un vēlreiz runāt. Šodien atceres vietās pulcējās cilvēki. Cilvēki pulcējās, lai pieminētu, lai atcerētos, lai atgādinātu. Es teikšu, Latvija, lai kur ar tu būtu, piemini Latviju, jo nav otrs tik skaista zemes, kā mūsu mīļotā tēvzeme Latvija. Es šodien nolikšu šos ziedus no savu likteņbiedru biedrības represēto organizācijas, godinot visus tos, kuri nepārnāca, godinot arī tos, kuri pārnāca, bet nu jau ir aizsaule, jo tāds paudzes cilvēki, kurus represēja 41. gadā, praktiski jau nav vairs starp mums. Ir viņu bērni, ja? Un tas ir labi, kad ir vismaz viņu bērni starp mums. Bet ir žēl vienas lietas. Šie cilvēki it kā nav tieši šo notikumu aculiecinieki, bet ir žēl citas lietas. Šiem cilvēkiem ir nozagta iespēja piedzimt savā tēvzemē Latvijā. Un tāpēc mēs viņus šodien saucam arī kā Sibīrijas bērni. Es teicu šodien paldies visiem klātesošiem par to, ka palīdzēja mūs šo pasākumu izvest, organizēt, izvest un sanācam cilvēku neraugot sliktu laiku. Es ļoti sirsnīgi pateicos, ļoti daudz darīju šī pasākuma organizēšanas darbā Bijai Kurklietas kundzei. Es ļoti pateicos cienījamai māksliniecei par skaisto dziedājumu, par skaisto pogas spēli, par skaistiem izlustiem vārdiem. Es ļoti pateicos Zemesvētru jaunsargiem. Es ļoti pateicos visiem, kas bija klāt ar mums šajā piemiņas brīdī. Paldies! Paldies arī Egonas Stikam par uzrunu. Savs laiks ir svinēt un savs laiks arī pieminēt. Paldies arī Solvitai Grasmanai par brīnišķīgo kopas spēli. Solvita ir no Jelgavas. Jā, tiešām liels paldies. Un liels paldies arī jums par klātbūtni, gan Zemesarga, gan jūs un domas pārstāvi. Pirms aicinu arī nolikt ziedus, aizdegt sveces un uzkavēties šeit un izbaudīt arī šo saulaino laiku un kādu uzkodu, ko mēs jums esam sagādājuši cienestiņu. Dzeriet tēju un ir tiešām ļoti gardas maizītes sagatavots. Tiešām izbaudam laiku, izbaudam to, ka mēs šeit esam un lai ir skaists laiks. Saglabājam optimismu.